Laipni lūdzam šajā Klasero kalendāra funkciju pamācībā. Šajā video mēs apskatīsim visas kalendāra iespējas, kuras varat izmantot, lai optimizētu savu darbu. Dodieties uz nodarbību grafiks. Nospiediet pievienot nodarbību. Izvēlieties filiāli. Izvēlieties nodarbību, kuru vēlaties ieplānot. Izvēlieties skolotāju. Izvēlieties telpas. Pēc tam izvēlieties plānošanas biežumu. Tagad norādiet nodarbības laiku un datumu. Ja būs kādi pieejamības konflikti, redzēsiet paziņojumu. Šajā gadījumā paziņojums rāda, ka šis skolotājs ir pieejams tikai pirmdienās. Tādēļ veikšu izmaiņas un ieplānošu nodarbības. Manā piemērā sistēma ieplānoja iknedēļas nodarbības līdz manis norādītajam datumam. Jūs varat ātri pārnest notikumus kalendārā ar spiežot un velkot. Ar dubultklikšķi var kopēt un ielīmēt notikumus, kā arī tos ātri dzēst. Jūs varat arī dzēst visus ieplānotos notikumus uzreiz. Lai to izdarītu, atveriet Rediģēt pasākumu. Šeit varat atcelt konkrēto pasākumu vai dzēst visus nākotnes pasākumus uzreiz. Administrators var filtrēt kalendāru skatu pēc skolotāja vai filiāles, lai redzētu visas atbilstošās nodarbības. Ja aplūkojam kalendāru no skolotāja konta, kam nav piešķirtas administratora tiesības, skolotāja konta panelī redzam pilnu skolotāja kalendāru, un starp citu, skolotāja šo darbu kalendāru var sinhronizēt ar savu personīgo Google kalendāru, piesaistot šo saiti savam personīgajam kalendāram. Tāpat esam pievienojuši šo sadaļu, kur skolotāji var redzēt visas savas šodienas nodarbības un ātri piekļūt tām, lai atzīmētu apmeklējumu. Paldies, ka noskatījāties mūsu Klasero kalendāra funkciju pamācību.